Es te gribēju parādīt, kā es aizbraucu no Latvijas, no Lielvārdes uz Tenerifi. Izbraucu es tātad no Latvijas, no Lielvārdes, caur Lietuvai, Polijai, aizbraucu līdz Berlīnai pirmā dienā. Tur es paliku pa nakti, tad tālāk otrā dienā braucu cauri visai Vācijai, aizbraucu līdz Francijai. Tur kaut kur pēc Parīzes paliku, atkal pa nakti. Tad trešā dienā cauri Francijai aizbraucu līdz Atlantijas okeānam. Tur es aizgāju pastaigāties, apskatīties, iemērt kājas okeānā. Tad tālāk jau uz Spāniju. Pa Spāniju aizbraucu kaut kur pēc Madrides, es gulēju. Tā bija trešā diena, tad ceturtā diena man palika tikai vairs 500 km līdz Seviļai, līdz Uelvai, kur es sagaidīju nākošo dienu, un man prāmis pēcpusdienā brauc pāri Atlantijas okeānam līdz Tenerifei 31 stundu. Tas bija briesmīgi garlaicīgi. Un tad vēlu naktī, 6. dienas vēlu naktī, es iebraucu Santa Krusā. Tenerifes galvaspilsētā ar prāmi piestājām, un tad jau braucu uz mājām mūsu. Lielvārdē ir remonts, bet es sāku braukt. Tagad jānobrauc 1200 kilometri. Mašīna ir piekrāmēta riktīgi līdz augšai. Tā kā gaidām līdz zaļais un ceļojums sākas. Aiziet! Strādnieki vēl guļ, vēl netaisa ceļus. Pāri Zemgales līdzenumiem tuvojamies Lietuvai. Jau esmu Lietuvā. Tas ir apkārt nokļauti, bet sasēta ir labība. Debesīs iedurās baznīcas krusts. Pirmais pitstops. Kāplis Lietuvā. Paņēmu kafiju. Tagad braukšu un dzeršu. Esmu jau Polijā. Uzreiz aiz robežas jau superīga šosei. Poļi baigi maleči tādi ceļi. Skaistums. Var maukt, var braukt. Atkal Varšavā ar saviem tuneļiem. Sastrēgums, kaut kas ir noticis. Nekas jau traks tur nebija. Bet viss baigi sastājās. Lēnām viss baigi gāja. Nekas, braucam tālāk.
Labi, ka es neesmu otrā pusē, tur arī. Saulē laižoties par koku galotnēm, es iebraucu Vācijā. Labā izēja. Pēc 200 metriem turies pa labi. Turies pa labi. Pēc 200 metriem turies pa kreisi. Turies pa labi. Tā, tagad jāizdomā, kur es to nolikt. Mīglējam kaut kur te. Ķipa. Turies pa kreisi. Tu esi sasniedzis galamērķi. Te es regulēšu kaut kur kopā ar visādiem fūristiem. Dinners jau droši vien man nebūs šodien. No tā, kā esmu atbraucis pirmajā dienā. Viss kārtībā. Pirmo nakti esmu izgulējis. Šitā te man te ir guļa. Te lūka vaļā, svaigs gaiss. Pa pirmo. Es esmu normāli izgulējis. Nu, jālien lejā tagad, jākāp ārā, jāiztīrit zobi. Nu, braucu ārā no savas guļvietas. Uz šosejas braukšu tālāk. Šodien atkal 1200 kilometri. Gan jau viss būs kārtībā. Redz, kur daudz liels tas placis ir. Visi guļ, fūristi. Labi, un es uz šosejas braucu ārā. Tagad ir kaut kādi 5:30. Pusties pilns ceļš ar mašīnām. 5:30. 5:25. Tas ir pils ar mašīnām. Labi, aiziet. Pa bāni jau nav slikti braukt. Protams, visi lido garām, es jau pa maliņu bāku. Kur smagi iebrauc pa to pusi. Bet, nu, pa bāni vidējais ātrums 92. Šodien 300 pār kilometru nobraukt, 3 pār stundas es braucu. Patēriņš tipa rāda 7,7, 3,1,5 grāds ārā. 92 km stundā vidējais ātrums. Un es nemaz ātri nebraucu, bišķi pār pa 100 tikai. Pa bāni, redz, nekas tā arī brauc. Ir ceļa remonts, jā, viss pa dažādām joslām, bet, nu, kamēr remonts, tikmēr tikai uz 100 drīkst braukt. Jo, bīstami, tā teikt. Nezinu jau, cik kameras spēj nodot, bet priekšā, laikam, Frankfurte. Iebrauks tuvāk, te redzēs, man tas pirmais skats, ka no tās dūmakas izlien tās augsts celtnes. Izlikās tīri iespaidīgi. Tagad tā nevar redzēt. Ceļš tāds 3 ar mīnus. Šiten tāds nav ideāls, kāds bija tur laiciņā pakaļ. Salāpīts. Ka viss jau iebraukšu tuvāk, apsīsies to pilsētu. Tā nelīja nedaudz uzlīst, tā teikt.
braucam. Pa lietu, pa salnu. Nav karstoties ārā. Šorīt gulēšu tādā vietā. Ar kemperīti arī gulēju, tad fūras pilns ir. Nu, es dodos tā. Nu, tāda vieta šitā. Priekšā tur var redzēt tādi gaisa baloni. Čotā. Kalni kaut kādi gaisa baloni Francijā. Tādi mākoņi. Esmu laikam augstu, ka jau mākoņi ir šeit. Vien brīdi jau ausis aizkrita. Vēl gaisa baloni. Nezinu, varēs redzēt kamerā vai nevarēs. Un es lēnām braucu. Tāds tilts interesants. Skaisti skati. Viņa te brūnas upes jau. Tā esam pārbraucis pāri visai Rietrum Eiropai un Francijā nonācis pie okeāna. Atlantijas okeāns. Aizies iemerkas pirkstus. Mežonīgi daudz cilvēki. Esam Spānijā, citādāki skati. Diezgan priecīgs. Esmu braucis Spānijā jau. Skaistums brauc un brīnās, cik skaisti atkal. Tas te interesanti. Viss pilnīgi savādāk. Pēc Francijas izbrauc, kā nāzi nogriezt. Pilnīgi savādāk tādā. Atkal tunelis kārtējies. Cik šitais? 306 metri. Maziņš. Bija viens 3,5 kilometri. Kādi līdzi.
Spānijā benzīntankā var arī uzēst paeliju. Nu jau tuvojos Seviļai. Esmu nobraucis gandrīz visu. Skaista Spānija, skaista. Tālāk uz dienvidiem ir tāds brūnzeltenīgs, sarkanīgs. Viss paliek. Tāpat smuki. Ceļi sakopti, piķis sastādīts pa vidu starp joslām. Krasts sataisīts tāds laipas Uelvā, kur smuki pastaigāties. Soliņi var pasēdēt, skatīties. Visam kā krastieši tāda te pastaigu tā kā tālāk. Tālāk sako šitāda pultnīti tālāk, kur staigāties. Tā teikt, nosvinu pēdējo vakaru kā kontinenta iedzīvotājs. Rīt braukšu uz salu. Un te var uzkāpt tā moliņa un jautri pastaigāt. Redzēt visu to smuko promenādi. Kāznieki salikuši atslēgas. Es pašā moliņa galā uz kuģa balīti. Karaoke iet vaļā pilnā sparā. Reku, es atbraucu uz prāmi. Džeks viss regulē, kuram jābrauc. Man ielika logā zīmīti, ka es esmu Tenerife. Sēžam, gaidam. Nezinu, var redzēt, nevar, ka tā ūrīte tik maziņa izskatās. Salīdzinām ar to prāmi, kurā dzen iekšā viņa. Speciāls tāds
brauc paši tas vilcējs, bet tur speciāls tāds ir onkls sēž, kas tumi, nezinu, var te redzēt kamerā vai nevar redzēt. Nu, šovakar būšu Kanārijās, Tenerifē. Nereāli zils ūdens izskatās. Nezinu, vai kamera to rādīs, bet riktīgi zils. Kaut gan debesis ir pelēkas, nevajadzēja jau, bet ūdens riktīgi tāds spilgti zils. Jāiet gulēt turpināt. O, te arī. Visi iznākušies pastīties. Tas te arī. Tālumā tā te arī. Īstenībā kādā tālumā, nu jau riktīgā tūmā. Es salīdzinu, cik tālu es biju. Kamēr es gaidu savu rindu, pasies kāds brauc lejā. Tam nebūs jābrauc lejā. Tad dēlim ir redzams vairāk pielietojumi. Ne tikai es gulēju uz viņa ceļojuma laikā, bet tagad pa viņu brauks lejā žāvētājs un vēsmašīna. Pēc izkraušanas dēļas stāsts nav beidzies. Šeit mājā bija stikls tāds. Un es izdomāju, ka tas dēlis var būt galds. Saskrūvēju viņu. Un piemērīgi tagad būs galds ar stiklu. Nu, nedaudz jāapstrādā dēlis.